Šodien pie mums studijā mamma un tētis. Ne tikai kopā audzina bērnus, bet arī naudu. Skatīsimies, vai nauda šajā ģimenē dzīvo bērnistabā, drošības pilvenā vai vēl kur citur. Mani sauc Ieva, man ir 35 gadi un man ir 2 dēli, 7 un 4 gadu vecumā. Mani sauc Reinis, man ir 35 gadi un man ir tie paši dēli, kas Ievai. Kādi ir jūsu ģimenes ienākumi? Vai runājam par kopīgu katlu vai 2 atsevišķiem kontiem? Mums ir viens ģimenes budžets ar kādiem 5 dažādiem kontiem. Es tērēju un jau veicu uzskaiti. Kas notiek tajā brīdī, kad ienāk alga? Vispirms rēķini, vispirms pārtika vai vispirms ar bērnu saistītie maksājumi? Rēķini. Bet pie rēķiniem ir arī vispārējie bērni. Bērnu maksājumi ir kā rēķins tāpat. Vai sakojat līdz ikdienas tēriņiem? Vai arī tikai reizēm pārbaudāt kontu un tad domājat, kur pazūd 200 eiro? Principā jau sekojam līdz tēriņiem ikdienā. Mums katru mēnesi ir Excels, mēs izējam cauri visiem iepriekšējā mēneša izdevumiem. Mēs savelkam viņus kopā, kas kur kā, jo tie 200 eiro pazūd tāpat. Un balsoties uz iepriekšējā mēneša Excel, mēs sastādām nākošā mēneša budžetu. Vai kontā jau ir kāds atlikums? Varbūt kāds sākuma uzkrājums? Uzkrājums ir gan sievai, gan man. Bet sieva viņa tērē. Ja? Vai jūs esat tādi kārtīgie, sistemātiskie krājēji vai haotiskie, cik sanāk tik atliek? Nu, ko tu domā? Gribētu būt sistemātiskais krājējs, bet Nē, mēs noteikti neesam sistemātiski. Mēs neesam sistemātiskie krājēji. Kam jūs krājat tagad? Viena lieta, ka mēs krājam bērnu nometnē. Nu, tā kā Francijā mēs gribam braukt uz bērnu nometni, tam mēs reāli krājam naudiņu, kas nav lēts prieks. Otrs ir, mēs krājam naudu mājai, ko mēs ceram drīz dabūt. Un tās 2 dažādas lietas, un tie ir 2 dažādi, man liekas, kaut kādā ziņā arī krāšanas principi. Tā kā es esmu mazliet haotiskāks cilvēks, un par nākotni cenšos tik ļoti varbūt nedomāt kā Reinis. Viņš jau, man liekas, no bērnu dzimšanas sāk krāt bērniem naudu. Viņš jau atliek abiem bērniem naudiņu katru mēnesi. Tie ir, nezinu, 30 eiro mēnesī par katru. Jā. Vai jūs esat domājuši par naudas atlikšanu arī kādam drošības spilvenam? Ja nu, kas atgadās dzīvē? Es esmu nodrošinājies par tādām dažām lietām. Vairāk vai mazāk. Tam atliek nedaudz malā ar apdrošināšanām un citiem rīkiem. Man nav apdrošināšana, bet es veidoju savu uzkrājumu. Ar to es cenšos kaut kā vismaz būt drošībā, ja kaut kas radikāli mainās. Vai pie šīs gribētu piestrādāt noteikti, bet tam man ir vīrs. Viņš par to parūpējas. Mēdz teikt, ka nauda dzīvē nav svarīgākais. Tomēr ikdiena mēdz liecināt par pretējo. Un ikdienas pamatvajadzību nodrošināšanai naudas līdzekļi ir nepieciešami. Veselībai, drošībai, neparedzētiem pirkumiem, arī ilgtermiņa ieguldījumiem. Uzkrājums pirmajai mājokļa iemaksai, bērnu izglītībai vai uzsākot savu sapņu biznesu. Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana sniedz iespēju vienlaikus gan veikt uzkrājumus, gan ar apdrošināšanas palīdzību aizsargāties pret neparedzētām dzīves situācijām. Turklāt, ik gadu no veiktajām iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā vienlaikus ir iespēja saņemt arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 25,5% apmērā. Nu, lūk, ja ik mēnesi novirzāt, piemēram, šos te pašus 60 eiro uzkrājošai dzīvības apdrošināšanai, tad 10 gadu periodā uzkrāsiet līdz pat 8755 eiro. Turklāt no veiktajām iemaksām ik gadu atgūsiet iedzīvotāju ienākumu nodokli. Nobeigumā ļaujiet man pajautāt, kad jūs bērni pieaugs, ko jūs viņiem gribētu iemācīt par naudu? Nu, kad nauda ir jātērē, tas ir noteikti. Jo nevar tikai visu laiku, man liekas, krāt un nebaudīt dzīvi. Man liekas, tev ir... Es viņiem gribētu iemācīt, ka nauda ir jānopelna, ka nauda ir arī jāizbauda un ar naudu ir arī jādalās. Veic iemaksas uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā un pasargā sevi un savus ģimenes locekļus no neparedzētām dzīves situācijām.